Aizvien mazāk paliek to cilvēku, kas piedzīvoja padomju varas deportācijas uz Sibīriju. Daudzu represēto atmiņu stāstus mūžam glabās vēstures grāmatas, tomēr vai šodien sabiedrība maz spēj izprast tolaik piedzīvotos notikumus? Kā tos labāk skaidrot un kāpēc būtu jāzina par padomju varas deportācijām? Uz šo jautājumu Amatas novadā šodien atbildes meklēja represētie pedagogi un skolēni no dažādiem Vidzemes novadiem. Ar katru gadu mazāk paliek cilvēku, kuri aiziet uz šiem piemiņas brīžiem, un nav vidējās paaudzes un nav jaunākās paaudzes. Un es domāju, kas būs pēc tam, turpmākajos gados, vai tiešām nebūs nekāda interese nevis par konkrēti par vēsturi, par vēstures notikumiem, bet par mums pašiem. Tie esam mēs paši. Pieminot komunistiskā genocīda upurus, Amatas novadā 25. martā ik gadu notiek svinīgs piemiņas pasākums, taču pēdējos gados to galvenokārt apmeklē represētie un skolēni. Tāpēc rodas jautājums, kas notiks tad, kad deportācijas piedzīvojušie vairs nespēj šos pasākumus apmeklēt. Vēsturi taisa atsevišķas personas, atsevišķi cilvēki, kam ir vara, ja, bet izdzīvo vēsturi vienkāršā tauta. Ja, un kas notiek, kā mēs to, protams, izdarīt, kādiem līdzekļiem, protams, to izdarīt, kā mēs izturam, tas man šķiet ļoti svarīgi. Vēstures skolotāju biedrības pārstāve Danuta Dūre uzskata, šodien skolās ir pārāk maz laika, lai vēstures stundās skolēniem izskaidrotu padomju varas deportāciju nozīmi. Tāpēc ir jāmeklē citi risinājumi, kā skolēniem šos notikumus pasniegt saprotami. Ļoti vērtīgs instruments ir mākslas dažādi veidi, teātris, kino, izstādes, gleznas, dzeja. Un pats vērtīgākais, ko mēs vēl varam paspēt, ir tikties ar cilvēkiem, kas to ir piedzīvojuši, jo nekas nevar aizstāt to personīgo pieredzi. Represētās Dace Jurciņa un Elvīra Sebre ar skolēniem tiekas regulāri. Viņas bērniem stāsta, kā nakts vidū ieradās bruņoti vīri, kas steigšus lika savākt mantas un visu ģimeni aizveda uz tuvāko dzelzceļa staciju, no kurienes sākās smagais ceļš lopu vagonos uz attālākajiem Sibīrijas apgabaliem. Jaunieši ļoti klausās, un viņiem tas interesē, jo viņiem arī tas nekas nav zināms. Un viņi nevar saprast, kāpēc tas tā varēja notikt. Viņi nevar saprast, ka nebija ko ēst. Un arī nesaprot, ka padomju laikā mums bija uz taloniem un neko veiklā nevarēja nopirkt. Ja? Viss viņiem tas liekas neskaidrs. Viņos interesē tieši tā skolas gaitas, kā mēs tur izdzīvojām, kā tas viss no kā pārtikām. Šos vēstures stāstus arī nākotnē būtu svarīgi pasniegt, izmantojot dažādus mākslas veidus un literāros darbus, lai cilvēkos tie raisītu emocijas, jo tikai tā ir iespējams izprast vēstures notikumu nozīmi. Ikdienā strādājot ar bērniem, par to ir pārliecinājusies arī Ingrīda Lāce. Mēs braucam, mēs izdzīvojam Sibīriju, mēs sadalām lomas, mēs esam mammas, mēs esam tēti, mums ir bērni, mēs izdzīvojam izvešanas brīdi, mēs stādāmies priekšā, iztēlojamies. Tas ir ļoti vienkāršots variants. Daudzi konferences dalībnieki atzina, ka redzot visu to, kas šodien notiek Ukrainā, arī viņiem sirdī iezogas nemiers. Vai reiz piedzīvotie notikumi atkal neatkārtosies? Vispār māc bailes, un tāpēc ir jādomā par to, jo Putins jau ir ārkārtīgs un var arī mūs sagrābt. Sirds drēb katru dienu, jo tam visam tiek sekots un tiešām tas var atkārtoties. Tieši tāpēc arī cilvēkiem ir svarīgi zināt savas tautas vēsturi, lai vairs nepieļautu to, kas notika pirms 65 gadiem.